Labrīt! Tie ir mūsu izdeigušie ķirbļi. Skaistulīši. Mūsu izumu bildes muižā. Un šeit ir tas lauks, pupu lauks. Tie kumelītes arī, protams, ir. Un puķītes te ir iesētas. Un pētersīļi un dilles un salāti. Un ko es iesēju te? Bet visvairāk te ir pelēkie zirņi. Viss šitas ir pilns ar pelēkiem zirņiem. Vismaz kaut kādas 12 rindas. 12 rindas. Varbūt 100 metri te nav. Bet drīz. Tagad man vēl ir lielās pupas jāiesēja. Lielās pupas. Ir ļoti uzbriedušas, jūs viņas samērcēju pēc ieteikumu, un tagad ir steiga viņas iesēja. Bet lauks izskatās diezgan traki. Tie ir nopietni, tie ir daži. Šeit es izcīnījos aizvakar. Izkaplēju ārā tos dažus. Bet šitā puse vēl būs jākaplē. Un jātaisa tās vagas. Un jātaisa tās rindas. Un jāliek piebriedušās pupas iekšā zemē, lai tās attīstīties savā pilnbriedā. Jo nu jau tās ir sadīgušas. Sēkla ir skaista, es jums to tūlīt parādīšu. Jo sēkla, auglība, tā ir dievišķa lieta. Re, kur viņas man ir. Šitās mums ir klasiskās cūku pupas, kuras es dabūju sēklu bibliotēkā. Es esmu izlasījusi ārā tās, kurām bija punkti, lai neieviestos tā vabolīte mums iekšā zemītē. Bet šīs ir ittīgs skaistuls baltās pupas. Un dīkst ļoti labi, skat kādus skaistus dīkstus izlaidušas saknīti. Nu tādas skaistulītes. Jā, bet nu tām jāiet zemē iekšā, citādi tas dīkstiņš nobirs nost. Šodien viņām ir jāiet iekšā zemītē. Bet lauks nav sakārtots. Un vēl man jātaisa projekts, vai vispār kaut kādu naudu dabūt, lai šo sētu uzturēt pie kārtības. Jo mēs jau pat elektrību nevaram atmaksāt, jo nav nekāda atbalsta saimnieciskajai dievnīcai. Jo tur, tajā stūrī, ir ozolnīca, un tur iekšā mežā, tur ir krustaba. Un šī ir brīvvalsts laikā celta viensēta. Jā, 1938. gadā. Zemkopības ministrs parakstīja šīs sētas būvniecības plānus. Uz katras ēkas konstrukcijas ir ministra paraksts. Tas ir tas, ar ko nodarbojās ministrijas. Ministrs. Brīvvalsts laikā. Ir ļoti praktiski darbi. Atbildība par katru sētu, lai tai būtu līdzekļi, lai tajā auglība būtu. Ne tikai augu sēklā,
bet arī to saimniekiem, tām dzimtām, kas dzīvoja tajās sētās. Un tas ir tas, kas ir valsts, kad katrs ministrs atbild par auglību ikvienā sētā. Un to mēs arī restaurējam. Un tā mūsu tautas, mūsu iedzīvotāju, mūsu pamatiedzīvotāju auglība ir tā svētā, vissvētākā vērtība, kas ir lolojama. Un tikai tie, kas to lolo, var būt pie varas. Un tikai tajos ir vērts ieklausīties. Un vara ir tiem, kas pārvalda mūsu darba augļu apmaiņas līdzekļi. Un katram ir tiesības pašam radīt, pašam emitēt savu darba augļu apmaiņas līdzekli. Tas ir Dieva un dabas likums. Un to būs atkal ievērot, lai varētu mūsu tēvu zemi sakārtot. Jā, te mēs esmu plosījusies un ravējusi, lai šie skaistie īris varētu drīz atkal uzziedēt, kā pagājuši gadu, kas man māmulīte iedeva. Lai šajā sētā drīz varētu dzirdēt bērnu balsis, lai auglīgas ir mūsu sētas, lai auglīga ir mūsu tauta, lai top. Atgriežamies pie mātes dabas, tās klēpī.